Mani sauc Mārtiņš Dzenis. Esmu kafijas grauzdētājs Rocket Bean Roasterī, viens no dibinātājiem. No rīta parasti mostos 6:00, bez modinātāja. Tad pusstundu meditēju, izmantojot Muse meditācijas ierīci. Jau pusgadu izmantoju aura gredzenu, kas palīdz man izprast ķermeni, tā spēju atjaunoties un līdz ar to rīkoties tā, lai justos laimīgs. Sports ir mana ikdienas rutīna. Tās ir rūpes par vienīgo, kas mums ir dots uz visu dzīvi, mūsu ķermeni. Vasarā es veikoju, kaitoju un braucu ar riteni. Ziemā slēpoju, braucu ar sniega dēli. Bet visu cauri gadu stiprinu muskulatūru sporta zālē. Atgriežoties no zāles, es gatavoju brokastis savai ģimenei. Mēs rūpīgi skatāmies, ko ēdam. Vienmēr izvēlamies ekoloģisku pārtiku, ko iegādājamies no zemniekiem. Nākamais rituāls – īpaša bulletproof kafija. Tās sastāvā ir laba filtra kafija, gijas sviests un MCT eļļa. Izdzerot glāzi šādas kafijas, saņemsi skaidru un asu prātu, samazinās kāri pēc saldumiem un būs priecīgs par lielisko garšu. Pirmo dienas pusi pavadu grauzdētavā, ko nodibinājām pirms 5 gadiem. Tāpat kā pašā pirmajā dienā, man joprojām fascinē kafijas aromāts ienākot grauzdētavā. Rocket Bean Roasterī sagrauzdē vairāk nekā 10 tonnas mēnesī. Mūsu kafija ir iecienīta ne tikai Latvijā un tuvākajās kaimiņu zemēs, bet arī tādās valstīs kā Apvienotie Arābu Emirāti un Saudarābija. Kafijas atlase un garšošana ir īpašs, ļoti aizraujošs un interesants process, kas pie mums notiek tieši tāpat kā visā pasaulē. Tiek stingri ievērots kafijas daudzums, ūdens temperatūra un pagatavošanas laiks. Neticēsiet, bet kafijai neko nepievienojot, tā var garšot pēc upenēm, iesala, kanēļa vai pat vīģēm. Pirms dodos tikties ar sadarbības partneriem, izrunāju aktuālās darba lietas ar vadītājiem un kolēģiem. Viens no mūsu partneriem, kam augstākās kvalitātes latiņi ir īpaši svarīgi, ir restorāns Vincents. Šodien esmu atvedis nogaršot 2 jaunas kafijas. Interesanti, ka labai kafijai tāpat kā labam vīnam var atšķirt 10 garšas nianšu. Arī veikalos, kur atrodas automātiskie kafijas automāti, mēdz būt laba kafija. Daudzi saka, ka viršos tā ir ļoti garšīga. Kad izbrīnīti uzzina, ka to piegādājam mēs, viss nostājas savās vietās. Pēc tikšanās ar mūsu kafijas partneriem dodos uz otru ofisu Valmieras ielā, kur ir meklējami mūsu pirmsākumi. Jau 13 gadus mūsu uzņēmuma pamatkodols ir nemainīgs. Šogadu laikā no aizrautīgiem jauniešiem esam kļuvuši par pasaules līmeņa kafijas ekspertiem. Pēdējā gadā esmu pārvērtējis savu dzīvi, un man svarīgākā atziņa – bizness nedrīkst atņemt tev laiku. Jāmāk dzīvot saskaņā ar dabas ritmiem. Tad atliks laika visam – ģimenei, hobijiem un pašizglītībai. Bet galvenais – miegam.